cik te pretī kaut kas smird. Vai tik uzdāvina man smaržiņas kaut kādas labi? Viola, kas ar tevi notiek? Nu, Kiki, Patincin man. klāja vaļā, kas notika vakar kartupeļu talkā? Tev esot kāds iekniebis aiz traktoriem? Pajautā man vēl kaut ko bišķiņ. Ir tāda versija, ka tas bija mūsu bārdainais Ivars. Nav tiesa. Bet es jau arī tam neticu. Kā tur bija to skrūvēšanu? Indulīt, tas tagad nav svarīgi, pret tev tāda sazvērstība notiek. Tev aiz muguras rektās durvis, ja? Klausies, kā tev jārīkojas. Tur iznāks džeksārā un parādīs īkšķi uz augšu. Es tavā vietā viņam nenoticētu. Oi. Redzi? Oi. Reku viņš ir. Oi. Netici viņam lūdzu, ja? Oi. Un dzīvo tā mierīgi uz priekšu. Oi. Pateicos. Tikko gan arī Andris man noķer lejā. Spīpēju. Jā. Tā būtu neglīt sanācis. Kaut viņš stabili. Jā, aizlaidos. Raimondiņš, mums te tāda problēma. Viņi tev tagad to sētliek. Mums ar Rainiņu tā patīk sēdēt tām lavām mugurā pie vernisāžas. Ko tu tagad darīsi? Nē, nu, ko tu darīsi? Ko tad pasēdēs bišķiņ ar? Nē, nu, paldies. Es jau zināju, ka tev vienmēr var paļauties, jā? Nu, Nē, tā paldies. Nu, tā gaidi šonakt atkal. Jā. Klausies, Andris, dod padomu, es vienmēr nošķiežu garām. Ko man darīt tagad? Tā nav pareizi, vecais. Es tev saku, tā nav pareizi. Klausies, kā es to lietiņu daru. Klausies, kā es daru, jā? Izvēl kārā mazo čibriku, izkara galu, nokrata pēc tam, uzsit, jā? Uzsit. Un tur viss tas riņķī ir savs. Neviena pīle, nevienā virzienā, saproti? Man tā vienmēr sanāk. Es tev saku, šitā vajag darīt. Jā. Nu, tā klausi gudrākam cilvēkam. Dari tāpatās, un pēc tevis nevienam nebūs jāvāc.